Esat visi mīļi sveikti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Man prieks jūs visus redzēt, patiesi prieks. Pēc tāda ilgāka brīža atkal būt draudzes vidū. Es vēlos šorīt kopā ar jums domāt par Pēteri, vienu no 12 Jēzus mācekļiem. Cikiem no jums ir vārds Pēteris? Viens pats. Jēzus laikā nevienam nebija tāda vārda. Tas nebija personas vārds. Pagājušā gadsimtā, tad, kad es biju jūsu vecumā, tad vārds Pēteris un Jānis tie bija tie populārākie vārdi latviešu valodā. Tagad es paskatījos pa pagājušo gadu. Latvijā ir bijis kādi ap 8000 Pēteri. Bet katrā ziņā tas ir vārds, kas savu popularitāti latviešu valodā zaudē. Jēzus laikā tāda vārda nebija. To vārdu Pēteris viņam piešķir Jēzus. Jēzus, kā mēs zinām, vai varbūt nezinām, runāja aramiešu valodā. Un aramiešu valodā tas nozīmē klints, kēfa. Un savukārt tulkojums grieķu valodā ir Petra, un no šejienes arī ir vārds Pēteris. Viņa īstais vārds bija Sīmanis, Jonas dēls. Un Sīmanis tas bija tas vispopulārākais vārds ebrejiem Jēzus laikā. Vēlākā kristietībā vārds Pēteris ir ļoti populārs. Bet Jēzus laikā netiek lietots kā personas vārds. Bet evaņģēlijos visvairāk ir stāstīts tieši par šo mācekli. Ko mēs zinām par Pētera brāli Andreju? Vai teiksim par Filipu, jeb Tadeju, jeb Jēkabu? Praktiski neko. Kādās nelielās epizodēs viņi parādās, bet tāds kopējs priekšstats par šiem mācekļiem mums nerodās. Pat par evaņģēlistu Jāni nē. Jūs varētu nosaukt 12 Jēzus mācekļu vārdus. Nevarētu. Skaidrs. Es jūs varu nomierināt, es arī nē. Bet katrā ziņā Pētera vārds parādās evaņģēlijos vairāk nekā 150 reizes. Domā, ka viņš bija vecākais no Jēzus tiem 12 mācekļiem. Vispār mēs, kad domājam par 12 mācekļiem, tad mums liekas, ka viņi ir tādi nobrieduši vīri, gados jau, vismaz pusmūžā, ar garām bārdām. Un tā arī bieži viņi tiek attēloti filmās un kādos gleznās, zīmējumos. Tā nav taisnība. Viņi bija jauni puikas. Jānim, kurš domāja, kas ir bijis tas jaunākais, varētu būt ap 17 gadu. Pēterim kaut kur nedaudz pāri par 20, kā 23, 24.
Bet no evaņģēlija saka, ka viņš bija precējies, jo kādā situācijā tur Jēzus ieiet Pētera namā un redz Pētera sievas māti guļam slimu. Viens no 3 tuvākā Jēzus loka mācekļiem - Pēteris, Jānis, Jēkabs. Šie 3 ir kopā ar Jēzu apskaidrošanas kalnā. Šie 3 ir kopā ar Jēzu Ģedzemanas dārzā. Šie 3 ir tad, kad Jēzus uzmodina sinagogas priekšnieku Jaira meitiņu. Pēc Pētera nāves, pēc Jēzus nāves, Pēteris kļūst par vienu no galvenajiem agrīnās baznīcas vadītājiem. Tie ir tādi fakti. Pēc savas dabas mācekļu vidū viņš ir tāds kā līderis. Temperamentīgs, impulsīvs, strauji, dedzīgs, rīkojās ātri, nepārdomā. Ierauga, ka Jēzus nāk pa ūdens virsmu. Viņam ar to vajag, viņš arī lec laukā no laivas, metās Jēzum pretī. Pēc augšām celšanās, tur pie Galilejas jūras, ierauga krastā Jēzu, atkal metās ārā no laivas, Ģedzemanas dārzā nocērt ausi augstā priestera kalpam. Enerģisks puika. Ļoti bieži runā visu mācekļu vārdā. Ja jūs uzmanīgi ieklausieties Jēzus Pētera tajā aicināšanas stāstā, tur bija daudz cilvēku. 2 laivas ar zvejniekiem pilnas. Kurš tad runā? Pēteris. Atkal viņš tur, Jēzus saka kaut ko. Pēteris. Pēteris ir pirmais, kas atzīst Jēzu par Mesiju. Viņš saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus uzstāda jautājumu visiem. Ko jūs sakat, kas es esmu? Pēters atbild par visiem. Apskaidrošanas kalnā, tur, kur ir 3 mācekļi, un viņi redz Jēzu, Mūzu, Eliju. Pēters ir tas, kurš saka, mums te ir labi. Kā viņš var zināt, vai tiem pārējiem arī ir labi vai nē? Viņš runā par visiem. Viņa jautājums ir, kungs, mēs visi esam atstājuši. Kas mums būs par to? Viņa jautājums ir, cik reizes būs piedot? Un tad, kad Jēzus mazgā mācekļiem kājas, tad, kad viņš pienāk pie Pētera, Pēteris saka, nemūžam tu man nemazgās kājas. Citiem jau arī Jēzus mazgā. Bet tie tā klusēdami pieņem to Jēzus darbību. Pēteris ne. Redzat, un tas padara Pēteri man par tādu reālu cilvēku. Par saprotamu cilvēku. Nevis par kādu svēto, kura priekšā tad man vajadzētu teikt, vai es tā nekad nevarēšu kā viņš. Pēteris nav ideāls kristietis. Nav tā, ka viņš būtu bez kļūdām un bez neviena traipa uz tā baltā ģērba. Nē, viņš ir ar savām vainām, ar savām kļūdām, ir parasts cilvēks, kam visādi iet tajā dzīvē. Grib vienu, izdara pavisam kaut ko citu. Un tāpēc Pēteris man ir tuvs. Es viņā redzu sevi. Man iet tāpat kā viņam. Es arī gribu to labāko, izdaru ne tā, es kļūdos.
Arī es esmu jautājis Dievam, Kungs, es visu esmu atstājis. Kas man būs par to? Ja Bībelē būtu stāstīts tikai par svētajiem, tad es nolaižu rokas, tad man zūd visas cerības. Bet Pēteris ar savām kļūdām, ar savām vainām, tik līdzīgs man. Un tieši šim nepilnīgajam, tieši šim nebūtu perfektajam māceklim, Jēzus uztic uzdevumu gani manas avis. Tieši Pēterim Jēzus saka, uz tevi es gribu dibināt savu draudzi, ko elles vārtiem nebūs uzvarēt. Jēzus nemeklē svētos. Jēzus neatmet nepilnīgos. Un tas, lai iedrošina mūs šajā rītā. Nesaki nekad tā, lai tie citi, tie ir gudrāki, tie ir labāki, tie ir spējīgāki. Nē, tieši tādu, kāds tu esi. Tevi, to nepilnīgo Pēteri, to nebūt neperfekto mācekli, ar tavu vājo ticību, bet ar tavu dedzīgo vēlēšanos sekot Jēzum. Tādu viņš tevi meklē. Varens vīrs, vai ne? Bet pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegs, Pēteris saka šim vīram. Un tas notiek. Notiek šī Pētera krišana līdz pašai apakšai, līdz bedres dibenam. Viņš aizliedz Jēzu 3 reizes. Pēter, kā tu tik tālu esi nonācis? Tu tik dedzīgs biji, tu skrēji, tu biji gatavs visu kaut ko darīt. Kā tu esi? Ar sajūsmu tu iesāki savu ceļu. Nemirkli neapdomājoties, atstāji visu un gāji Jēzum līdzi. Un tad kaut kā nemanot sākās lejupslīdes ceļš. Turpat blakus Jēzum, Jēzus tuvāko mācekļu lokā, un tomēr ceļš uz leju. Daži punkti šajā ceļā. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa, 33. pants. Un Pēteris atbildēja un sacīja: kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Pēter, tu neķer par augstu? Kāpēc tu gribi nostāties pāri citiem? Pašpaaugstināšanās ceļš. Ne pie kā labi vēl tas nav novedis nekad. Es labāks par citiem, es gudrāks par citiem, es Jēzum tuvāk nācis, es esmu pilnāks ar Svēto garu. Šis ceļš ved lejup. Jēzus saka kaut kur citur, kas pats paaugstinās, tas tiks pazemots. Es varētu stāstīt piedzīvojumus iz savas dzīves, kā Dievs man ir pazemojis. Tad, kad es esmu gribējis
savu degunu tā mazliet uz augšu pacelt. Cik daudz ir krituši no šī augstā troņa, kuru paši ir uzrāpušies. Pēter, tu stāvi uz bīstama ceļa. Vai mums arī kāda kāja, vismaz viena, jau nav uz šādu bīstamu ceļu? Es tas labākais. Es tas pareizākais. Šodien var lasīt tajos sociālajos tīklos un citur. Nav neviena kristīga draudze vairs Latvijā. Es vienīgais. Tas pareizākais. Šis ceļš ved uz leju. Pāvils saka korintiešiem, tādēļ tie, kas šķietās stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Mēs jau visi domājam, ka tieši mēs esam tie, kas stāv un stabili stāv ar abām kājām. Bet, kad uzpūš vējš, tad tā būda sagāžās. Man jau nesagāzīsies. Es ar pirkstu varu parādīt, kuru būdas gāzīsies. Ja visi citi tevi aizliegs, nē. Vai jūs atceraties, ko jūs dziedājāt? Pēters jums pateiks priekšā, jūs aizmirst. Jūs dziedājāt tā. Es esmu lēmis tev sekot, Jēzu, un es nenogriezīšos atpakaļ. Vareni vārdi. Tad turieties abām rokām pie tā. Nevis, ka es tad pāri citiem, es negriezīšos atpakaļ, bet, kungs, palīdzi man, turi mani, lai es šajā ceļā palieku. Otrā aina. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļa 23. Atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību. Šos briesmīgos vārdus Jēzus saka savam mācekļam, vienam no tā tuvākā loka, Pēterim. Kāpēc? Pēteris ir sācis mācīt Jēzu. Es nedomāju, ka viņš šajā brīdī ir mēģinājis pacelties pāri Jēzum, būt gudrāks par viņu, pārāks. Viņš vienkārši savā mīlestībā. Jēzu, lai tev tas nenotiek. Tikai ne to. Tad, kad Jēzus stāsta viņam par savu ciešanu ceļu, par to, kā viņam būs ciest, kā viņam būs mirt, tad Pēters saka, nē, kaut tas tev lai nenotiek. Viņš grib pamācīt Jēzu, pakoriģēt mazliet to Jēzus ceļu. Dari tā labāk. Jums neliekas, ka tā ir Jēzus kārdināšana? Ka Pēteris ar savu labo gribu pašlaik kārdina Jēzu, neiet to sāpju ceļu. Un vai nav arī tā, ka mēs arī varam būt viens otram par apgrēcību? Ne tikai grēkodami, ne tikai kaut ko ļaunu darīdam, bet tad, kad no visas sirds gribam kaut to labāko otram. Un tā labi domātā pamācība no manas puses var kļūt par kārdināšanu viņam. Pētera rūpes par Jēzu faktiski ir Jēzus kārdināšana.
It kā labi domāti vārdi, bez augstprātības izteikt vārdi, var kļūt par kārdināšanu otram. Un vai nav arī tā, ka mēs Dievu kārdinam ar saviem labi domātajiem vārdiem? Mēs viņu pamācām, kā viņam pareizi rīkoties. Dievs nedari tā, dari šitā, es tev lūdzu. Izdari tā man ir labāk. Tā es gribu, lai tu man izdari. Tādā veidā un tieši to. Bet tā nav Dieva kārdināšana. Vai Dievs tajā brīdī, kad es salieku rokas šādā lūkšanā, Kungs dod man tieši to un tādā veidā un tajā laikā? Vai Dievs tur debesīs uz manis tad nesaka, atkāpies no manis, Sātane? Es zinu, ko es daru. Mans ceļš ir tāds, un es nemainīšu to. Tāpēc, ka tu mani šajā brīdī kārdini izdarīt kaut ko citu. Nu, pat Pēters bija teicis, tu esi Mesija. Pareiza atziņa un tik nepareiza rīcība. Viņš grib tikai labu, bet tas, ko viņš grib, absolūti nesasaucās ar Dieva pestīšanas plānu. Labu gribot Jēzum, viņš visu ir sajaucis. Ziniet, tā ir aina par mani. Atziņa pareiza. Darbošanās kļūdaina. Varbūt negribam neko ļaunu, gribam to labāko. Jēzu, tas būtu labi, ja tu tā izdarītu. Pēc mana prāta tas būtu labi, bet viņa skats ir cits. Cik labi, ka viņš man nepaklausa. Cik labi, ka viņš toreiz Pēteri nepaklausīja. Tas būtu briesmīgi, ja Jēzus būtu paklausījis Pēteri. Ja viņš neietu Golgātas ceļu, ja viņš netiktu uzmodināts, tad es netiktu izglābts. Tu arī ne. Neviens. Pēteris ar savu labo gribēšanu, lai Jēzum būtu labāk, vieglāk pēc viņa prāta, būtu nojaucis visu plānu. Atcerēsimies farizēju lūgšanu. Es pateicos, Kungs, ka es esmu labāks par tiem tur. Par to tur, kas tur lūdz, kas tas tāds tur. Kā mēs apiemies ar Bībeli? Kur ir palikusi tā mūsu deklarētā Bībeles autoritāte? Vai nevajadzētu pieiet šai grāmatai ar lielāku pietāti? Vai mēs nesākam ar savu gudrību un savu paaugstināšanos izveidot savu Bībeli, savu Dievu? Pacelšanās pāri, paštaisnība. Muitnieks sita pie krūtīm un saka: Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un aizgāja taisnots. Trešā aina. Lūkas evaņģēlijs 22, 55. Un kad tie uguni bija sakūruši pagalmu vidū,
un kopā sasēdušies, tad Pēteris apsēdās pie viņiem. Tur pils pagalmā ir ugunskurs. Pēters arī apsēžās pie tā ugunskura. Pēteris tajā pagalmā ir tā ielavījies, slepeni, ne tāpēc, ka viņš būtu Kristus māceklis, bet gribēdams uzzināt, kas tur tālāk notiks ar to manu kungu. Un tad viņš apsēžās pie šī ugunskura, pie šī svešā ugunskura. Pēter, ko tu te meklē pie sveša ugunskura? Vai mēs dzīvē vienmēr varēsim būt tikai pie tiem ugunskuriem, kur Dievs tiek godināts, kristīgu brāļu māsu sadraudzībā, pie draudzes ugunskura, tikai tur, kur tiek runāts un apcerēts viņa vārds? Tas būtu brīnišķīgi, vai ne? Bet tā nav realitāte. Tā ir utopija domāt, ka kristietis varēs sēdēt tikai pie kristīgiem ugunskuriem. Iznāks sēdēt pie svešiem ugunskuriem. Pie tāda, kur Dieva vārds nebūtu netiek godināts. Darbā, skolā, veikalā, tirgū, uz ielas. Un kā tad mēs izturamies, kad mēs nonākam pie svešiem ugunskuriem? Redzat, Pēteris šo svešo ugunskura sameklēja pats. Neviens viņu nespieda tur apsēsties. To viņš izdarīja brīvprātīgi. Tie nebija apstākļi, no kuriem viņš nevarētu izvairīties. Tā bija viņa izšķiršanās. Viņš varēja būt pie šī ugunskura, viņš varēja arī nebūt. Viņš varēja ienākt pagalmā un stūrī skatīties aiz koka noslēpies. Viņš izšķīrās sēdēt pie sveša ugunskura. Vai mēs bieži arī nesēžam pie svešiem ugunskuriem? Nevis apstākļu spiesti, bet tāpēc, ka kaut kas mūs tur ir saistījis, kaut kas mūs tur ir vilcis, mūsu pašu sameklēts svešs ugunskurs. Tas ir lejupslīdes ceļš, kas ir novedis tagad līdz svešam ugunskuram. Un Pēteris ne tikai pats to sameklēja, to ugunskura, viņš tur labi jutās, viņš tur sildījās, viņš tur gandrīz ir savējais. Vismaz viņš cenšas par tādu tur izlikties. Lūk, tā ir bīstamība. Ne tikai būt klāt, es esmu spiests, bet darboties. Izšķiest savus spēkus pie tiem svešiem ugunskuriem. Un valoda tad tur raisās. Tur mēs zinām, ko runāt. Vai pensionāri par slimībām, jaunieši par kādu sportu, citi par kultūru un vēl kaut ko. Valoda risinās, rokas darbojās. Tad, kad mēs esam draudzē, mute ciet. Esam savus spēkus tur izšķieduši. Tagad ir tāds foršs teiciens, man ļoti patīk - izdegšana. Moderns, smalki skan. Es esmu pārliecināts, ka tad, ja mēs būsim Dieva uzdevumā, pie Dieva ugunskura, tad Dievs mums dos spēku. Tad ne par kādu izdegšanu nevajadzēs runāt. Pēter, vai Dievs te lika tev sēdēt pie šī ugunskura? Vai es vienmēr esmu tur, kur Dievs man liek? Daru to, ko Dievs man ir
grib, lai šajā brīdī dara. Vai es nemaldos svešos ceļos, nesēžu pie svešiem ugunskuriem un tur tad arī savu enerģiju un savus spēkus neiztērēju? Vēl viena aina. Apustuļu darbi 5.15. Neveselos iznes uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut Pētera ēna tos apēnotu. Pilnīgi cits cilvēks. Pēters vairs nav tāds, par kādu mēs lasām evaņģēlijos. Tas māceklis, kas teica, es nemūžam neapgrēkošos, tas tagad Cezarejā, Kornēlija namā, saka Kornēlijam, kurš ir nometies uz ceļiem Pētera priekšā. Pēters saka, celies augšā. Es esmu tikai cilvēks. Viņš varētu tiešām cilvēciski iet un ar degunu mākoņus bīdīt. Nē, Pēters ir cits cilvēks. Kāda brīnišķīga izaugsme. Viņa aizliekšana nav viņa garīgās dzīves pēdējais akords. Un šis Pētera augšu ejas ceļš, tas man iedrošina. Tieši tas rāda, ka man arī cerības. Es varu celties un sākt ceļu uz augšu. Brīnišķīga izaugsme. Žēl, ka Bībele neparāda visus tos posmus. Es gribētu redzēt to viņu ceļu tā, solīti pa solītim. Es gribētu to kopēt un iet to pašu ceļu. Bībele man to nepasaka. Bet vienu lietu viņa pasaka. Viņa iezīmē šī brīnišķīgā ceļa sākuma punktu. Un tas sākuma punkts ir iezīmēts pavisam skaidri. Pēteris, ko tad viņš darīja? Tad, kad viņš saprata, pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Tad, kad viņš saprata, tad viņš gauži raudāja. Kad viņa acis atvērās un viņš ieraudzīja, kas ir izdarīts, viņš nožēlā gauži raudāja. Man liekas, ja tik viņš varētu, viņš novestos Jēzus priekšā ceļos. Viņš nemitētos lūgt. Kungs, piedod man, ko es esmu izdarījis. Cik bieži tu esi raudājis? Nevis aiz dusmām, nevis aiz sāpēm, nevis tāpēc, ka ir bēdas, bet tāpēc, ka tu esi grēkojis. Savas nepareizās rīcības dēļ. Kad tu esi nožēlojis un lūdzis, Kungs, piedod. Nevis tā vienkārši piedod, Jēzu. Piedod, katru vakaru tā mēs sakām, piedod, ko es esmu slikti izdarījis.
Ko tu slikti izdarīsi? Lāgi nemaz nezinu. Kad tu no visas sirds esi teicis to mazo vārdiņu savam brālim, māsai, draudzē, savā ģimenē, savai sievai, vīram, bērnam, brālim, māsai? Nevar atcerēties. Kāpēc man jāsaka piedod? Viņš taču vainīgs. Tad nav ko brīnīties, ka tās garīgās dzīves mums ir tik vārgas. Augšupējas ceļš sākās ar asarām un nožēlu. Mēs šajā rītā skatāmies uz Pēteri. Vai, Pēter, ko tu esi izdarījis? Kā viņš tā var? Tas gan ir slikti. Mēs neesam par viņu labāki. Mēs visi krītam un klūpam. 1. Jāņa vēstulē 1. nodaļa 8. pants, tur ir tā vārdi. Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, tad mēs maldinām paši sevi. Vēl vairāk mēs visi Jēzu aizliedzam. Ļoti dažādā veidā tas var izteikties. Varbūt par mūsu aizliegšanu nedziedās gailis. Varbūt 100 gadu vēlāk baznīcas torņos neatgādinās gailis par šo Pētera aizliegšanu. Varbūt mūsu aizliegšana būs savādāka. Gan ar to, ka mēs nepaklausām viņa pavēlēm, gan ar to, ka mēs sēžam pie svešiem ugunskuriem, tur, kur mums nevajadzētu sēdēt, gan ar to, ka mēs labāk zinām, kas mums ir vajadzīgs un ko no Dieva prasīt, gan ar to, ka mēs koriģējam un interpretējam Bībeli pēc sava prāta, nevis pēc Dieva gara. Mēs visi atkal un atkal sēžam pie svešiem ugunskuriem. Visi aizliedzam. Nesitīsim sev kā farizēji pie krūtīm un neteiksim: paldies, Dievs, kad es esmu labāks par Pēteri. Es neesmu labāks. Un cik labi, ka tad man ir Pēteris, uz kuru skatīties, no kura mācīties, kā es varu uzkāpt šajā ticības kalnā. Bet, lai to izdarītu, ir kaut kam jānotiek. Ir jāierauga. Un ir jāiesāpās. Sirdī ir jānotrīc. Bez tā nav nožēlas. Un tāpēc mēs arī šajā rītā esam kopā nākuši, lai dzirdētu Jēzus balsi, lai kopīgi kā draudze nāktu pie svētā vakarēdiena, lai ieraudzītu sevi un lai tur sirds iekšienē kāda asara nobirtu. Lai kaut kas no tā mūsu lieluma paliktu pie viņa kājām. Kungs, Jēzu, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis Bībelē tādus brīnišķīgus piemērus. Un mēs Tev šajā rītā pateicamies par Pēteri. Pateicamies par to viņa cilvēcisko dabu. Un pateicamies, ka Tu rādi, kā viņš caur Tavu garu
tavu spēku ir ticis pārveidots. Kungs, pārveidotu mūsu, veidotu mūsu savā līdzībā. Kungs, aizskartu mūs, lai mūsu sirds ietrīcās. Aizskartu mūs, lai asaras sāk birt par to, kādi mēs esam. Kungs, palīdz mums pie tevis tverties.